Šī video cikla tēma – mākslas reveranse. Pārmaiņas laikmetā faktiski mainās viss. Mainās ekonomiskā dzīve, cilvēku skaits mainās, demografiskais sprādziens notiek. Cilvēku, kā teikt, dominējošais tips mainās, kas dominē sociumā, pārņem sociuma dzīvi visdažādākos aspektos. Mainās ražošanas formāti, kultūras formāti, garīgās kultūras formāti, izglītība mainās, par ko mēs runājām iepriekšējā video materiālā. Mainās arī māksla. Es šeit domāju galvenokārt literatūru un tēlotāju mākslu. Protams, mainās arī arhitektūra, mūzika mainās, kinomāksla mainās. Kopumā mainās arī mākslai. 90. gados, kad laikraksts Diena iznāca savā, kā teikt, tādā visplašākajā formātā papīra ziņā, pirmajā lapusē, gandrīz pa visu pirmo lapusi, bija ievietota fotografija. Šajā fotografijā bija redzams Mākslas akadēmijas students, kurš bija pakāries Mākslas akadēmijas vestibilā. Fotogrāfijā bija redzams šis puisis, kuru virve bija redzams krēsls, un viss liecināja, ka šis puisis tik tiešām ir pakāries. Pakāries studencēt, ja nemaldos, tā šis darbs saucās. Tas bija šī studenta kursa darbs, par kuru viņš saņēma atzīmi 10, tātad maksimāli, kā teikt, pozitīvu vērtējumu. Skaidrs, ka šīs darbs ir viens no tādiem spilgtākiem piemēriem aizvadītajos 20 gados mūsu publiskajā telpā par mākslas izmaiņām, par šiem mākslas reveransiem, kā es šovakar sākoju. Jo mākslā ienāca kaut kas tāds, kura apzīmējumos nākas lietot vissliktākos vārdus, kuram var patikt un vispār šī tēma pakāries students. Viņš tik tiešām esot tur karājies, protams, imitējot kaut kādā veidā atbalstoties, un karājies ir diezgan ilgi, kā man stāstīja, vismaz kādu stundu, un visi bija sajūsmā un tā tālāk. Tā ir māksla, kurai šodien ir apzīmējums postmodernisms, postmodernisma mākslā. Tas ir perestroikas nopelns. Tā perestroika, kuru mēs varam raksturot kā sociālu, kā teikt, pacēlumu, varam raksturot arī kā sociālā idiotisma attīstību. Māksla, kā teikt, attīstījās, izmainījās saskaņā ar visiem, kā teikt, pārējiem mūsu dzīves izmaiņu formātiem. Jēdziens postmodernisms ir universāls jēdziens šodien, jo to lieto gan runājot par visu mūsu dzīvi kopumā. Protams, ka šim jēdzienam ir negatīva aura. Nopietnā sabiedrībā šo jēdzienu lieto negatīvi. Mēs dzīvojam postmodernisma laikmetā no 70. gadiem. Tātad no tā laika, kad sākās pārējais laikmets vispār. Pirms tam mēs dzīvojam modernisma laikmetā, kā šodien zinātnieki apzīmē laiku vairākus gadsimtus, no 18. gadsimta vismaz, no apgaismības laikmeta, kad dzīve risinājās citādāk nekā viņa risinās postmodernisma laikmetā. Postmodernismam ir galvenokārt divas stihijas visos tajos formātos, kādos viņš eksistē. Pirmkārt, tā ir šizofrēniskā, jeb šizoīdā stihija. Visu, kā teikt, pakļaut tādai šizofrēniskai interpretācijai, šizofrēniskai izdarībai. Un narcistiskā iezīmē, narcistiskā stihija. Tātad lepošanās ar sevi, narcisms ļoti izteiktā veidā. Kas ir postmodernisms? Postmodernisms ir lielā mērā mākslā. Tas, kas ir kaut kas pilnīgi pretējs modernismam. Ar modernismu mēs apzīmējam arī savā laikā, kā teikt, visu to jauno, kas radās cilvēciskajā attīstībā. Apgaismības humānisms, kapitālisms radās,
protams, kā tāda progresīva parādība cilvēces attīstībā. Buržuāzija kā progresīvas šķīra radās modernisma laikmetā. Proletariāts radās vēlāk 19. gadsimtā. Mākslas antimimētiskā tradīcija radās, kas, protams, ir pozitīvi vērtējama, par ko mēs runājam kādā no iepriekšējiem sižetiem. Tas viss notika modernisma laikmetā. Taču modernisma laikmetā, un, protams, īpaši modernisma pēdējā posmā, jau 19. gadsimtā, īpaši 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta pirmajā pusē, sākās sabrukums. Lielā mērā sākās modernisma iekšējā erozija, un ko kopumā var raksturot kā eiropeiskās civilizācijas tādu krīzi, katastrofu. Sākās, kā mēs zinām, demografiskais sprādziens 19. gadsimtā noveda pie šīs krīzes ļoti lielā mērā. Mainījās vērtības, mainījās normas rietumu civilizācijā, masu ražošana radās mīts par progresa visvarenību, jo faktiski tā bija progresa, kā teikt, tāda fetišizācija. Radās sekularizācija, atsacīšanās no Dieva, morālā krīze. Viss tas radās jau 19. gadsimta otrajā pusē. 20. gadsimta sākumā šī saruna par rietumu civilizācijas un rietumu kultūras bojājēju jau notika ļoti, ļoti plaši. Viens no spilgtākajiem piemēriem šajā ziņā, protams, ir Osvalda Špenglera plašais, grandiozais darbs par Eiropas civilizācijas, Eiropas kultūras norietu. Rainis savā laikā arī rakstīja par šīm lietām. Nīče 19. gadsimtā, Nīče mīra 1900. gadā, arī rakstīja par to. Dostojevskis rakstīja, ka ar rietumu civilizāciju notiek kaut kas slikts un galvenokārt atsacīšanās no Dieva nevar ne pie kā laba novestiem. Modernisma laikmetā jau radās arī dažādi neticības varianti. Neticības zinātnē, ka zinātne spēja atrast patiesību, filosofija spēja sniegt patiesību. Neticība, ka teikt tam, ka juridiskās normas tiesības var nodrošināt taisnīgu dzīves, ka teikt kārtību, taisnīgumu dzīvē. Sākās arī neticība mākslai, tam, ka māksla var sniegt tikšanos ar skaisto, ar labo cilvēku dzīvē. Kas vēl ir sakāms? Ļoti būtiska loma, protams, modernisma bojā ejā, modernisma, ka teikt, pārējā postmodernistiskajā tradīcijā ir saistām ar Pirmo un Otro pasaules karu. Pirmais un Otrais pasaules karš, protams, veicināja totālu pesimismu. Īpaši Otrais pasaules karš ar Osvencimu, holokaustu, neticību cilvēkam vispār, cilvēka kultūrai vispār, tam, ka kultūra spēj socializēt cilvēku, spēj morāli izmainīt cilvēku, jo holokausts Osvencimā ir, protams, parādība, kas ir jāsaista ar vienu no viskulturālākajām eiropiešu tautām. 60. gados 20. gadsimtā sākās demografiskā pārēja, kā mēs zinām. Mēs zinām arī, kāda ir šīs demografiskās pārējas specifika. Pirmkārt, dzimstība palielinās ļoti strauji, palielinās citām rasēm, baltā rase, otrkārt, baltā rase izmirst. Baltie cilvēki apzinās savu bojāju un sāk dzīvot atbilstoši, kā mēs sakām, principam dzīves mēra laikā, un tas atsaucas arī uz mākslu. Un rodas, ka teikt, tāda neticība mākslai vispār, ka māksla spēj garīgi pilnveidot cilvēku, dot garīgo vēlzi cilvēkam. Vācijā pēc Otrā pasaules kara radās pat atsevišķa tāda zinātnieku skola, tā saucamā Frankfurtas skola, kurā visu to analizēja un prognozēja, un viņu prognozes, protams, bija melnās krāsās galvenokārt. Viens no viņu spilgtākiem pārstāvjiem un Frankfurtas skolas līderis, Teodors Adorno, vispār teica, ka pēc Osvencimas vispār nedrīkst vairs rakstīt cilvēki dzējoļi.
cilvēkiem vairs nav nekādas tiesības rakstīt dzēju. 60. gados jau sākās daudzi tādi jauni meklējumi, kā mēs sakām, tādā fundamentālu ideju, fundamentālu projektu veidā. Tas notika gan filosofijā, gan sociālajā dzīvē, gan morāli likumiskajā jomā, estētikā, politiskajā jomā. Un 60. gados jau sākās tas, pie kā nonākam mēs jau 70. gados pilnā mērā, tas, ko mēs saucam par postmodernismu. Postmodernisma mākslā, runājot, teiksim, par literatūru, tēlotais mākslu, kulminācija tiek sasniegta lielā mērā jau 70. gadu otrajā pusē. Kā tas izpaužas reāli, teiksim, daļliteratūrā, Postmodernisma daļliteratūrā, ja mēs vārdu daļliteratūrā neliekam pēdiņās, ir jāliek, protams, pēdiņās. Postmodernisma daļliteratūrā pēdiņās, tādi spilgti paraugi ir amerikāņu divi romānisti, atkal pēdiņās jāsaka, Reimonds Federmans un Žaks Rivē. Tie ir kungi, kuri viens 76. gadā, otrs 79. gadā sarakstīja tipiskus tādus postmodernisma literatūras kanoniskus darbus. Federmans sarakstīja grāmatu, kuru saucās Jūsu ieskatam. To var lasīt no jebkuras vietas. Viņai nav vispār nekāda sižeta, vispār nav nekādas konstrukcijas. Es, protams, šo grāmatu neesmu lasījis, jo viņa nav tulkota un tālajās valodās un angļu valodā. Viņa, protams, ja tā speciāli gribētu, varētu atrast. Es esmu iepazinies ar šo grāmatu tādām izvērstām anotācijām. Šo grāmatu var lasīt no jebkuras vietas. Uzskat, ka arī Bībeli var lasīt no jebkuras vietas, taču mēs zinām, ka Bībelē, ir noteikti sižeti un no Bībelē ir noteikta struktūra. Žaka Rivē darbs saucās Jaunkundzes no A, ar lielo burtu tiek rakstīts. Šī grāmata sastāv no 408 autoru, 750 citāti. 408 autoru, 750 citāti. Tātad faktiski šeit paša autora teksts nav. Es neesmu nekur lasījis, ka tā būtu imitācija, ka faktiski šis kungs, Rivē kungs, pats to visu būtu sarakstījis. Visu pieejamā informācija teiks, ka tik tiešām runa ir par citātiem. Mēs zinām, ka postmodernisma viena no tādām tēzēm, viņu estētiskajā, filosofiskajā ideoloģijā ir tēze par to, ka mums faktiski nekas vairs jauns nav jārada, un mēs neko arī jaunu nevaram radīt, ka mūsu dzīve un mūsu māksla balstās tikai uz citātiem, uz pagātnes mantojuma citātiem un visiem. Kas attiecās uz tēlotāju mākslu, tad tēlotāju mākslā, protams, dažādi speciālisti, postmodernisma mākslas pēdiņās vēsturnieki meklē dažādus pirmavotus postmodernisma mākslā. Viens no tādiem pirmavotiem parasti tiek minēts Dušāna klozetpots, vīriešu klozetpots, specifisks vīriešu klozetpots. Internetā ir, protams, ilustrācijas. Tas ir tāds pats klozetpots, kādu mēs šodien varam redzēt dzelzceļa stacijās, jebkurā sabiedriskajā toaletē. Tīri, ka naturālā veidā šis klozetpots tika izstādīts. Ir par postmodernisma klasiķi tiek atzīts arī viens itāļu mākslinieks, kurš izstādīja stikla trauciņā 35 gramus savus izkārdinājumus. Postmodernisma piemēri ir visdažādākie. Hāgena darbi, Hersta darbi un tā tālāk. Postmodernisma darbu paraugi un tam ir pieejami internetā, un tiem, kuriem šī tēma var interesēt, protams, kā materiāls šeit netrūkst. Kādi ir rezultāti šai mākslinieciskai pēdiņās darbībai, pie kā mēs šodien esam nonākuši? Mēs zinām, ka postmodernismam naudu dod Sorosa fonds un citi fondi.
Tātad šeit uzreiz ir skaidrs, ka šeit ir runa par globālām planetāra mēroga, civilizācijas mēroga manipulācijām no vadāmā hausa viedokļa, no destrukcijas viedokļa, no estētiskās audzināšanas, destruktīvas, kā teikt, pozīcijas viedokļa un tā tālāk. Mērķis ir, protams, debilizēt tautu, debilizēt sabiedrību, debilizēt cilvēku. Kas notiek šīs debilizācijas rezultātā? Zūd garīgums. Viss tas, kas ir saistīts ar, kā teikt, patiesu mākslu, patiesu tēlotais mākslu, patiesu, kā teikt, literatūru, jo mākslas galvenā vērtība, protams, ir garīgumā, izpausmes, garīgums, tas, ka stimulē, kā teikt, mūs domāt, mūs analizēt pašiem sevi, un ja mēs sevi neanalizējam, mēs faktiski arī neko nespējam saprast no pārējās pasaules, zūd realitātes izjūta un tā tālāk. Mēs degradējamies bez pašanalīzes. Nu, protams, ka skaistais arī tas ir saistīts ar garīgumu, ar mūsu, kā teikt, dvēseles piepildīšanu no tādas skaistā viedokļa. Šī, kā teikt, postmodernismā attīstības rezultātā zūd pietāte pret mākslu vispār, pret talantu zūd pietāte. Jo postmodernisms sludina, ka jebkurš var būt mākslinieks. Arī Priedīts var būt mākslinieks. Es varu šeit uzstādīt kaut kādu kompozīciju, diemžēl jau šo vārdu arī nelieto postmodernismā. Es šeit varu uzstādīt kaut kādu instalāciju vai kaut kādu performance vai kaut ko happeningu un tam līdzīgu un nosaukt to kaut kādā gudrā veidā, un tas būs mans mākslas darbs. Šodien postmodernisma laikmetā no mākslinieka neprasa mākslas akadēmijas diplomu. Zūd pietāte pret talantīgiem cilvēkiem, talantam, un vispār vairs nav nekāda vērtība, jo izveidot instalācijas var faktiski bez talanta. Zūd nopietnā, cienīga attieksme pret pagātnes mantojumiem, pret iepriekšējo mākslu, pret visu to mantojumu, kuru cilvēce, rietumu civilizācija ir radījusi aizvadītajā savā pastāvēšanas laikā. Narcistiskā tīksmināšanās ir pamatā postmodernismā. Tā ir viena no postmodernisma stihijām, par ko jau es minēju. Tas nozīmē, ka postmodernismā galvenais virziens un galvenā, kā teikt, tāda konceptuālā, estētiskā bāze ir konceptuālisms. Tik tiešām tā šis virziens arī saucās, konceptuālisma virziens. Ko tas nozīmē praktiski? Tas nozīmē, ka uzstādot man šeit kaut kādu konstrukciju, es ar to apliecinu savu koncepciju. Tā ir mana koncepcija par kaut ko. Šī koncepcija var būt visdažādākā veidā. Faktiski, praktiski tā, jo debilāka, jo lielāka piekrišana, jo ir kaut kāda, kā teikt, tāda izteikta oriģinalitāte, jo labāk var cerēt gūt lielus panākumus. Postmodernisms faktiski bez PR nevar pastāvēt. Bez PR nevar pastāvēt. Kas ir, protams, pilnīgi kaut kas pretējs tai, kā teikt, ideoloģijai, tai stratēģijai, kura valdīja iepriekšējā laikmetā attiecīgo radošo personību dzīvē. Rainim, teiksim, un citiem māksliniekiem, kā teikt, bija pilnīgi nepieņemama PR, kā teikt, darbība, sevis slavināšana un nepārtraukti, kā teikt, atgādinot presē, ka es esmu vēl dzīvs un tam līdzīgi. Rainis par to izsakās savos tekstos ļoti, ļoti daudz, jo viņa laikā arī bija cilvēki latviešu kultūrā, ne tikai latviešu kultūrā, kuri mīlēja nepārtraukti par sevi atgādināt visdažādākajā veidā. Rezultāts ir arī pseido-oriģinalitāte, jo faktiski tā ir pseido-oriģinalitāte. Kas vēl ir noteikti minams pie rezultātiem? Noteikti nākas minēt par attieksmi pret latviešu mākslas mantojumu. Šajā ziņā man pašam, protams, ir visvairāk žēl, ka Purvīša, Valtera, Rozentāla mantojumam ir tāds liktenis, tāds turpinājums šodien. Tajās, kā teikt, debilējās izdarībās, kuras principā koriģē kuratori ir Latvijas Mākslas akadēmija. Manuprāt, kad šis pakāries puisis tur karājās vestibilā, Purvītis zārkā noteikti negulēja mierīgi. Mākslas akadēmijas direktors, ilgadējais rektors. Kā teikt, mūsu
izcilā tēlotais mākslā faktiski ir palikusi bez attiecīga turpinājuma. Es, protams, saprotu un zinu, ka ir noteikti cilvēki, kas turpina šo, kā teikt, mākslas veidu, bet par viņiem mēs faktiski neko tikpat kā nezinām. Rīgas jubilejas 800 gadu jubileja 2001. gadā pagāja šo postmodernistisko izdarību gaisotnē. Pirms tam 1901. gadā Rīga tika noformēta jugendstilā. Kas vēl ir jāsaka? Vēl ir noteikti jāsaka, ka mūsu latviešu mākslas liktenī liela loma ir tam, ka mums nekad nav bijusi mākslas kritika, mākslas zinātnē. Un tas nozīmē, ka mums nav cilvēku, kas var nolikt, kā teikt, mūsu mākslas parādības attiecīgajos plauktiņos, kuros ir nepieciešams nolikt. Citās valstīs ir kritika, ir zinātne, un es, protams, ļoti labi zinu, ka citās valstīs postmodernisma mažošanās tiek ļoti asi kritizēta un apkarota un saņem milzīgu pretsparu. Un ir valstis, kurās šis pretspars kļūst arvien lielāks un izteiktāks, un viss it kā atgriežas, kā teikt, savā gultnē. Ko es gribu vēl teikt noslēgumā? Man ir ļoti liels prieks teikt, ka es strādāju tādā firmā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, kurā es uzskatu visvērtīgākais noteikti ir saistīts ar mākslas propagandu. Mums nav zinātnes, mums ir kādi 3-4 cilvēki, kuri prot vispār rakstīt, taču mūsu firmā visu šos gadus, kamēr es strādāju, nav postmodernisma mažošanās. Nepārtraukti abās ēkās, mūsu milzīgajos, plašajos, gaišajos koridoros mainās ekspozīcijas. Mums ir cilvēki, kuri nepārtraukti jauniešiem organizē dažādas izstādes, un tās ir mākslas izstādes. Gan personāla izstādes, nelielas personāla izstādes, gan dažādas retrospektīvas kolekcijas no muzejiem pat deponētas un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti patīkami, jo es domāju, ka Rīgā nav daudz tādu vietu, kur ir skatāma mākslas darbi. Paldies!